Bija tāda multfilma par Brālīti un Karlsonu, kur bija tāda frāze, viņš aizlidoja, bet apsolīja, ka atgriezīsies. Kas to lai zina, kā izvērtīsies Ainārs Lesera tālākā dzīve un politiskā karjera. Taču par to, kas notiek partiju dzīvē, mēs šeit gribam runāt studijā ar mūsu ekspertiem. Šovakar studijā ir Probidus pētniece Iveta Kažoka un Latvijas Universitātes profesors Jānis Ikstens. Labvakar jums abi. Labvakar. Pirms iepriekšējām lielajām Saeimas vēlēšanām, un arī vēl pirms, jau viņi tik bieži, ka jau sāk jukt pirms 10. un 11. Saeimām, tika vērota tāda, zinām, politiskā spēka konsolidācija. Vismaz dažas partijas mēģināja, dažas runāja, dažas jau apvienojās, kaut ko tādu darīja. Šobrīd, vērojot pēc tā, kā tiek dibinātas partijas, diezgan tas nav Rīgā, no Rīgā vēl nav, bet respektīvi tās varbūt nav visas Latvijas partijas, bet reģionos partijas tiek dibinātas, vai mēs vērojam procesu, ka tagad visi atkal ies vaļā un staigās kā paši grib. Man šķiet, ka bišku par agru vēl vērtēt tās tendences, jo ir skaidrs, ka šobrīd bez tādas partijiskās mājas ir palikusi vesela virkne cilvēku, kas iepriekš bija daļa no Tautas partijas vai Pirmās partijas, un, protams, ka viņiem kaut kur ir jāpaliek. Ja viņi nespēja ieplūst esošajās partijās, visticamāk, ka viņi veidos kaut kādus alternatīvus projektus. Vienlaikus, ja mēs runājam par tādu partijas konsolidācijas tendencēm, tad jāizskatās, ka viņas tiešām ir pieklusušas, bet es nedomāju, ka tas ir slikti, jo, ja mēs vērtējam, salīdzinām 11. gada vēlēšanas ar 10. gada vēlēšanām, es domāju, ka tieši dēļ tā, ka konkurence bija lielāka, mēs redzējām daudz vairāk interesantu saturu partiju programmās, tās partijas viena no otras vairāk atšķīrās, un tie nebija vienkārši tādi kusli, dažādu cilvēku pretēji dažkārt domājoši aglomerāti, kas nevar nopastinēties ne par vienu tēmu. Tā kā es domāju, ka nevajag pārspīlēt konsolidēšanās nozīmi. Tas ir labi, ja pastāv konkurence starp partijām. Bet vai šādas reģionālas partijas, Ikstena kungs, vai tas varētu būt nākotnē kā tāds potenciāls mazliet? Pagaidām, lai pagatavojās, lai pastartē pašvaldību vēlēšanās un tad skatīsies, kas tur sanāk tālāk. Jo viņi šausmīgi daudz beidzamā laikā tiks dibinātas un jau parādījušās. Pirmkārt, es gribētu drusku precizēt terminoloģiju. Es īsti nevaru runāt par reģionālām partijām, jo reģionālas partijas mums ir labākajā gadījumā 2 bijušas visā 20 gadu vēsturē kopš neatkarības atjaunošanas. Kuras tad? Piemēram, Latgales Gaisma. Jā, tātad, ja mēs runājam par reģionu, nevis par mēs Bauskai, mēs Ventspilī, mēs vēl kaut kam. Šīs te visas mēs kaut kam ir lokālas partijas. Viņas ir vienai pašvaldībai. Tās ir partijas, kas ir radītas ar vienīgu mērķi, lai attiecīgās pašvaldības kaut kādi populāri līderi varētu startēt vietējās vēlēšanās un neveidot kaut kādas ciešas saiknes ar noteiktu politisko partiju nacionālajā līmenī. Tas ir vienīgais šo lokālo partiju pastāvēšanas pamats un jēga. Un, ja mēs aplūkojam šīs te lokālās partijas kā skrejceļus, kā kaut kādas iesildīšanās vietas, jā, var teikt, ka neapšaubām. Atcerēsimies kaut vai to, ka partijas saimnieks sāka kā reizi ar Rīgu, ar Rīgas domi, tad viņi tur tā teikt ieskrējās, jā, tad apvienojās ar Demokrātiskā centra partiju, un beigās bija DPS, kas 95. gadā guva vislabākos rezultātus. Jautājums ir, kāpēc par to mums vispār būtu jārunā šobrīd, tāpēc, ka jau notiek gatavošanās pašvaldību vēlēšanām un mums arī vajadzētu kā sabiedrībai sākt sekot, kas tajā laukumā parādās. Bet otrs ir tas, ka šāda veida partijas, ja viņas arī sāk pēc tam būvēt kāds lielāks projektus, vai tur nav tā bīstamība, ka viņiem nav tādas kopīgas ideoloģijas, vismaz tās, kas šobrīd ir pārstāvētas Saeimā, vairāk vai mazāk, varbūt jūs nepiekritīsiet, bet kaut kādu ideoloģiju pārstāv, vismaz pašas par to saka. Bet šāds reģionāla partija apvienības, kas tādā gadījumā varētu nākt, viņām taču tur vispār nav saprotams, par ko viņas iestājās. Nevar būt tā, ka kurzemniekam interesē, ka, teiksim, skola, it kā jau kā patriotam Latvijas jābūt, bet tā doma tāda jocīga. Kāda viņiem būs tas piedāvājums ideoloģiskais? Man šķiet, ka tas Latvijas partijām, diemžēl, ir tikai tehnikas, nevis būtības jautājums. Kaut ko jau viņi tajā programmā par valsts līmeņa ekonomiku, izglītību un tam līdzīgi sarakstīs. Diemžēl Latvijas partijas nav būvētas uz skaidriem ideoloģiskiem pamatiem, un šeit es to neatiecinu tikai uz jaunu. Bet lūk, jautājums, kāpēc?
Kāpēc tas tā ir noticis? Par to, kāpēc Latvijā nav, teiksim, tāda izteikta kreiso un labējo partiju spektra, tur man šķiet, ka vēl ilgi gan politologi, gan vēsturnieki strīdēsies, bet man izskatās, ka viņš arī neradīsies, jo tā partija konsolidēšanās nevis uz ideoloģijas pamata, bet uz kaut kādiem citiem principiem liecina, ka Latvijā nav ne tā pieprasījuma, ne arī partijas vēlās teiksim, pēc rietuma Eiropā svarīgiem jautājumiem teiksim, konsolidēties. Un tāpēc tās partijas top ap kaut kādiem daudz šaurākiem jautājumiem. Un man šķiet, ka ar to šobrīd jau ir jāsamierinās, un varbūt, ka tas arī ir jāprasa, lai partijām būtu pietiekami atšķirīga identitāte vienai no otra, lai vēlētājiem būtu no kā izvēlēties. Bet vienlaikus man šķiet, ka šobrīd jau būtu diezgan utopiski gaidīt, ka Latvijā partijas pārtaps tādās tīrās kategorijās. Labējās būs kreisās. Man jautājums varbūt jums, nezinu, Rikstenkungam vai jums abiem, starp citu, par to vēl mēs varētu pastrīdēties, jo vai jums neliekas, ka, piemēram, šīs aktivitātes, kas notiek beidzamā laikā ar parakstu vākšanu pa krievu valodu, kā otro valsts valodu, Lindermanu un Osipovu, Lindermans vairāk pozicionējās, ka tā tomēr nav cīņa par elektorātu tā saucamajā krievalodīgo un kreisajā blokā, ja tā drīkst teikt, bet tādā ļoti radikālā līmenī, respektīvi, ka tomēr tai partijai, ja tāda taps, teiksim, ar Lindermanu svētību vai ar viņa varbūt līdzdalību, tā jau būs ļoti radikāla partija. Tad jau tur būs ideoloģija, un varbūt ne pārāk Latvijai pieņemama ideoloģija. Tur, protams, ka būs daudz izteiktāks tas ideoloģiskais komponents nekā varbūt vienai otrai citai partijai, un, protams, ka tā būs cīņa par šo vēlētāju pārdali, ja, teiksim, tas, kas šobrīd ir saskaņas centrām, ja, faktiski mēģināt kaut kādā veidā pārdalīt to 31 vietu, izzīmējot šīm te radikālākajam galam kaut kādu daļu. Faktiski mēs atgriezīsimies pie situācijas 90. gadu otrajā pusē, kad bija, teiksim, sociālistiskā partija līdztiesība tajā radikālajā galā, un tad bija tautas saskaņas partija. Bet jums tas liekas reāli, ka tā varētu būt? Absolūti reāli, jo es domāju, tas, ko arī šodien Ušakovs ir izpildījis ar šo te, parakstīšanos par referendumu, liecina, ka viņi saprot šo problēmu, un es domāju, ka viņi ir nobežījušies kā partija par to, cik daudz cilvēku varētu aiziet līdz, teiksim, Lindermanam un Osipovam. Tāpēc, lai tā kā nezaudētu pārāk daudz, tad viņi mēģina iet līdzi un teikt saviem vēlētājiem, bet mēs jau arī par to pašu. Un vienlaikus, teiksim, latviešu publikā jātur stāstīt kaut kādas, pilnīgi neiedzīgas stāstus par pašcieņu un cieņu un vēl kaut ko. Bet par to pašu tēmu svarīgumu, kāpēc mēs tā varbūt dažam labam liksies, tā kā viņi tādām partijām liekas mierā un dzīvo savu dzīvi. Vai tomēr nav tā, ka partijas, un caur partijām tiek realizēta vara šobrīd Latvijā? Ja, teiksim, kaut kādas jaunas partijas parādās, cilvēki tajā iestājās, ja tad viņi kaut kādām idejām jābūt, un lai saprast, par ko viņi tad arī īsti ir. Un ja pie mums ir tāds samērā liels juceklis un haoss, tas taču pat taisno uzreiz atspoguļojās uz valsts pārbaudu un uz vispārējo, un tāpēc arī varbūt esam tajā bedrē tik daudz iekšā. Vai ir izeja no šīs šļuras, tā prasti sakot? Nē, šobrīd ir nodibinājušās vairākas partijas, kur biedri ir saplūduši visdažādāko iemeslu dēļ. Tika uzņemti tūkstošiem biedru, vēl pirms tika sarakstīta tāda programma, lai tie biedri saprastu, par ko partijas strīdīsies. Teiksim, Zatlera partija, kur objektīvi vienkārši ļoti ātros tempos tika dibināta. Vienotība saplūdusi no 3 diezgan atšķirīgām ideoloģiski partijām, saskaņas centrs, tas vispār ir Rosels pilnīgais. Un ir jautājums, vai ir iespējams pārveidot šos veidojumus, likt viņiem vairāk specializēties savā politiskajā identitātē, vai tas jau ir bezcerīgi, jo katra no šīm partijām mēģina pēc iespējas plašāku vēlētāju spektru uzrunāt, un tāpēc arī sākās tā Ikstenkunga pieminētie mēģinājumi, attiecībā uz Krievu vēlētājiem nosakt pilnīgi visu laukumu, mēģinot nepieļaut vispār sev konkurentu rašanos. Tā saucamajā latviešu flangā tas nav izdevies. Bija tā sākotnējā iecerē, ka Vienotība varētu startēt kopā ar Nacionālo apvienību vēl 10. gada vēlēšanās, uz šī gada vēlēšanām nākt kopā ar Zatlera partiju, un rezultātā mēs dabūtu tādu kā savdabīgu saskaņas centru, kuram īsti nav konkurences. Un man šķiet, ka tas būtu pat vēlams, ja tā saucamajā nelatviešu flangā tomēr rastos konkurence. Protams, ka Ušakova kungam varbūt, ka tas nepatīk, bet man šķiet, ka viņš īsti
nesaprot, ka jo lielāks juceklis un milzīgāk ir viņa partija, jo grūtāk viņai būs jebkuram tās pārstāvim, jebkad iekļauties valdībā. Ja tur būtu vairāk sašķelt tā partija, sociālistos, tādos vairāk kreisos, vairāk labējos, tad arī es domāju, ka arī koalīcijas veidošanas procesi būtu savādāki. Bet kamēr politiķi nesaprot, cik svarīga politiskajā telpā, sevišķi Latvijā, ir konkurencei, tikmēr tas neveidosies. Bet tas var notikt jebkurā brīdī. Ikstenkungs, vai gribētu kaut ko pēdējot? Es vienkārši domāju, ka ja mums kaut ko pēdējie 20 gadi māca attiecībā uz partijām, tad tas ir ideoloģijas loma partijas ilgtspējā. Jo to viņi māca, bet kāpēc nemācās? Es nezinu, tas jāvaicā politiķiem. Bet, ja mēs paskatāmies, tad tās partijas, kas ir izdzīvojušas visilgāk, tās ir bijušas ideoloģiski sakņotas. Ja? Tad, teiksim, tas, ko mēs varētu saukt par nacionālo bloku, ja? abos galos, ja? Teiksim, Saskaņas centrs šodienas vārdā, vai teiksim, Nacionālā apvienība šodienas vārdā, tās ir vairāk vai mazāk ideoloģiskas partijas. Pārējās ir kaut kāda atsevišķa politisko līderu sekotāji, kuriem ir piefrizētas klāt kaut kādas idejas. Pavisam īsi varbūt pašās mūsu sarunas beigās šī te topošā Rīgas partija, tur viņi varētu būt tāds nopietnas spēlētājs arī uz Latvijas lielās politiskās skatuves. Jo Rīga ir saudabīga, tomēr tas ir taisnība, tas jāatzīst. Es domāju, ka tas nebūs nopietns spēlētājs arī uz Rīgas skatuves, jo, lai, arī Rīgā ir jāpārvar 5% barjeru Tautas partijai Tēvzemiešiem 9. gadā. Viņam ies kopā ar Saskaņas centru vienā listē. Ar Saskaņas centru es neredzu tādu scenāriju, izņemot, ja Saskaņas centrs šķeļās. Ja viņi nešķeļās un nav, tad viņiem nav izdevīgi ņemt, šīs paliekas no pirmās partijas sev sarakstos, jo tur jau tāpat ir pietiekami liela konkurence. Lūk, ja Saskaņas centrā notiek šķelšanās procesi, tad gan viss, kas var notikt. Tas varētu būt? Es domāju, ka šī, Amerika kunga vadītā organizācija vai līdzvadītā organizācija varētu būt uzkrājusi zinām, finanšu tādu muskulīti. Bet vai to izdosies tik vienkārši pārvērst mandātos, tur ir jāskatās, kas tie būs par cilvēkiem, ar kādu piedāvājumu viņi nāks, un gal galā kāda būs opozīcija, ko darīs opozīcija turpmākajā pusotrā gadā, ja tā būs tikpat tizla un bezzobaina, kāda tā ir bijusi līdz šim Rīgas domē, tad, protams, būs diezgan vienkārši viņiem arī panākt savu pārvēlēšanu 13. gadā. Labi, kā jūs teicāt, paskatīsimies, sekosim tam līdz. Paldies, saku Ivetai Kažokai un Jānim Ikstenam. Paldies arī jums, ka šajā intervijā ieklausījāties, jo, manuprāt, tā ir ļoti svarīga tēma, jo varbūt, ka viss nelaimes arī lielā mērā sākas tāpēc, ka mēs pārāk maz sekojam tam, ko dara politiķi, un pēc tam brīnamies un plātam rokas.